Protams, tieši valsts, ko naktī no kosmosa gandrīz nevar redzēt, visu padara vēl interesantāku. Krievija iebruka Ukrainā. Rietumi palīdz Ukrainai. Irāna palīdz Krievijai. Ukraina uzbruk Irānai. Un tagad, iespējams, Ziemeļkoreja ir uzbrukusi Ukrainai. Pasaule ir uz kara sliekšņa. Mēģināsim tikt skaidrībā ar šo situāciju, jo viss ir ļoti neskaidrs, un pēdējās nedēļās šis stāsts nepelnīti kļuva par otršķirīgu ziņu. Patiesi, lielākā daļa mediju spekulāciju tajā laikā par karu bija vērstas uz iespējamu Krievijas mobilizāciju. Šo baumu izcelsme šķiet ir pašas Ukrainas atkārtotie brīdinājumi, ka tas varētu notikt. Un ir saprotams, kāpēc tas piesaista uzmanību. Pēdējo reizi, kad Krievija mēģināja ko tādu, tas bija 2022. gada rudenī, kad Vladimira Putina vara iespējams bija visnedrošākā, kāda tā jebkad ir bijusi. Bet mēs arī esam apsprieduši, ka šeit sniegtā izlūkošanas informācija ir neskaidra, un Ukraina vēlētos paziņot, ka mobilizācija tuvojas neatkarīgi no tā, cik pārliecinoša ir izlūkošanas informācija, jo pat mobilizācijas draudi ir pietiekami, lai radītu politiskas problēmas Krievijas iekšienē. Jebkurā gadījumā visa šī runāšana par mobilizāciju ir atstājusi Ukrainas otro brīdinājumu otrajā plānā. Tomēr tieši šim apgalvojumam ir daudz labāki pierādījumi, kas to apstiprina. Un tieši tāpēc šodien mēs runājam par to, ka Ziemeļkoreja iesaistās Ukrainas karā. Tagad, ja jums šķiet, ka tas viss izklausās pazīstami, tas ir saprotams. 2024. gadā, kad Ukraina iebruka Kurskā, Kremlis atklāja, ka tam ir politiska problēma. Krievijas iesaucamie, uzsvars uz iesaucamajiem, ir paredzēti, lai aizsargātu dzimteni. Tomēr visa problēma ar mobilizāciju pirms 2 gadiem bija tā, ka vidusmēra Krievs nevēlējās piedalīties Kremļa iedomības projektā uz rietumiem, pat ja sekas jau bija sasniegušas federācijas teritoriju. Iesaucamie, kuriem bija uzticēta robežas apsardze, nebija tie paši, kas 2022. gada rudens iesaukumā, taču viņi tik un tā bija neapmierināti ar situāciju. Tāpēc tiem, kuri bija gatavi piedalīties Kurskas aizsardzībā, bija jāsaņem algas piemaksa. Konkrēti, tāda pati algas piemaksa, ko Kremlis novirzīja brīvprātīgajiem līguma karavīriem, kuri devās uz Ukrainu. Taču tas nozīmēja Krievijas karavīru pārvietošanu no frontes līnijām un Donbasa uz Kursku, kas traucētu Krievijas spējai gūt teritoriālus ieguvumus Ukrainā. Tādējādi Kremlis rīkojās pilnīgi normāli. Vērsās pāri visai Eirāzijai pie starptautiski visvairāk izolētās valsts. Aptuveni 12,000 Ziemeļkorejas karavīru sāka ierasties Kurskā oktobrī. Tas prasīja vēl apmēram 5 mēnešus, bet Ukraina galu galā atkāpās no Kurskas. Ziemeļkoreja izrādījās izšķiroša aizsardzības pozīcijā, pat ja Kima karavīri nebija sagatavoti mūsdienu kaujas realitātei. Bet ņemiet vērā, ka Ziemeļkorejas aktivitāte aprobežojās ar Kurskas izvirzījumu. Ziemeļkorejas karaspēks neatradās austrumu frontes līnijā un nebombardēja mērķus Kijevā. Krievija būtībā bija apmainījusi miljardiem dolāru tehnisko palīdzību Ziemeļkorejas ieroču programmām un tonnām pārtikas palīdzības pret dzīvā spēka pieplūdumu, pārvietojot jebkādas politiskās problēmas ar armijas palielināšanu no Maskavas uz Feņjanu. Aptuveni tāda ir situācija jau vairāk nekā gadu. Periodiski Ukraina izvirzīja apsūdzības, ka Ziemeļkoreja šauj raķetes pāri robežai. Taču bažas par Ziemeļkorejas eskalācijas dinamiku šeit nav piesaistījušas plašāku rietumu uzmanību, lielā mērā apstiprinātas Ziemeļkorejas atbildības trūkuma dēļ. Labi, tagad pāriesim pie notikumiem tikai pirms dažām nedēļām, kad parādījās pirmās norādes, ka varētu notikt kas jauns. Zelenskis publikoja izlūkošanas novērtējumu, ka Ziemeļkoreja gatavojas nosūtīt 30,000 jaunu karavīru uz Krieviju. Atcerieties, Kurskas aizsardzībā tika izmantoti tikai apmēram 12,000 ziemeļkorejiešu. 30,000 svaigu karavīru ir ievērojams daudzums. Un tas ir vēl interesantāk un unikālāk salīdzinājumā ar situāciju pirms 2 gadiem, ja jūs nedomājat, ka Ukraina tuvākajā laikā spēs uzsākt jaunu ofensīvu Krievijā. Lai vēl vairāk papildinātu mulsinošo mediju situāciju, šo apsūdzību pavadīja pierādījumi, ka Krievija gatavoja loģistikas operācijas uz ziemeļaustrumiem no Ukrainas, acīm redzot, lai sagaidītu Ziemeļkorejas kontingentu. Tas kontrastēja ar daudz maigākajiem apgalvojumiem par Krievijas mobilizāciju, tomēr pēdējie saņēma daudz lielāku mediju uzmanību. Un tas mūs noved pie naktis no 10. uz 11. augustu,
kad Krievija, vai vismaz kāda struktūra Krievijā, uzsāka raķešu zauvi Kijevai un Zaporižjai. Kidževa pelnīti ir saņēmusi lauvas tiesu uzmanības runājot par raķešu uzbrukumiem, taču šoreiz mēdīju uzmanības centrā nonāca Zaporižja. Galvenais mērķis šķiet bija Zaporižtaļ, viena no lielākajām Ukrainas tērauda rūpnīcām. Taču tas nebija tas, kas padarīja šo uzbrukumu ievērojamu. Drīzāk tas bija uzbrukuma veids. Bija ierastais Iskander un citu Krievijas balistisko raķešu klāsts. Taču unikālais šajā uzbrukumā bija tas, ka tika izmantotas arī nenoskaidrots skaits KN-23 raķešu. Tas ir Ziemeļkorejas raķetes. Cik daudz tieši nav skaidrs. Tās būtībā ir Ziemeļkorejas Iskander versija, un uz radara tās izskatās gandrīz identiskas. Precīza identifikācija prasa atlūzu rūpīgu pārbaudi. Tomēr satraucoši ir tas, ka daži no palaišanas punktiem atradās tajā pašā reģionā, kur Krievija šķiet gatavojās šim Ziemeļkorejas scenārijam. Un ziņojumos trūkst norādes par to, kurš tieši palaida raķetes. Tādējādi mums atliek apsvērt divas iespējas. Viena iespēja ir tāda, ka Ziemeļkoreja piegādāja raķetes Krievijai, kuras Kremlis tagad izmanto. Tas nebūtu būtisks pavērsiens karā. Krievija jau ir izšāvusi vairāk nekā 100 Ziemeļkorejas raķešu kopš 2023. gada pēdējām dienām. Tas vienkārši vēlreiz uzsvērtu, cik svarīgas raķetes ir šajā kara posmā. Tikai vakar mēs apspriedām, ka Ukraina ir tikusi galā ar dronu problēmu, taču pret raķetēm būtībā ir bezspēcīga. Tas notiek, kad Patriot krājumi izsīkst. Un aizsardzības trūkums šķiet izpaudās arī Zaporižjas apšaudē, jo nav ziņu, ka kāda raķete būtu notriekta. Līdz ar to Maskavai ir dabiska izvēle iegādāties vairāk balistisko raķešu no Feņanas. Tas, protams, nāk ar izmaksām. Ziemeļkoreja to nedara par velti, bet tam ir lielāka jēga nekā ieguldīt vēl vairāk naudas papildu maiņās Šahed rūpnīcā, ja Ukraina tās vienkārši notrieks. Vēl viena priekšrocība, par kuru esmu pārliecināts, ka Kremls to labi apzinās, ir tā, ka Ukraina nevar aizlidināt Flamingo pāri visai Āzijai, lai iznīcinātu kādu no šīm rūpnīcām. Atšķirībā no tā, ko Ukraina varētu sākt darīt Krievijas teritorijā. Ja notiek tikai ieroču nodošana, tas joprojām atklāja asimetriju šajā karā, salīdzinot ar to, kā Eiropa un Baidena administrācija risina lietas. Konkrēti, konservatīvā pieeja atļaujot izmantot rietumu ieročus triecieniem Krievijas teritorijā. Šeit ir mazliet kā salīdzināt ābolus ar apelsīniem. Pēc trieciena, ko atbalstījusi trešā puse, Krievijai ir vairāk ģeopolitisku iespēju nekā Ukrainai. Bet tas nemaina to, ka Ukraina saskarās ar nelabvēlīgu situāciju. Vēl interesantāks šī stāsta aspekts ir tas, vai Ziemeļkoreja patiešām izšāva raķetes. Cik mums zināms, tas būtu pirmo reizi. Plašākā nozīmē tas būtu pirmais gadījums, kad karš Ukrainā ir izgājis ārpus divpusējā ietvara. Un jā, mēs varētu veltīt minūti, lai izteikt attiecīgās atrunas šim apgalvojumam. Atceries, pirms brīža minēju, ka Kurska atrodas Krievijas teritorijā. Tehniski, Ziemeļkoreja šeit Ukrainā neienāca. Iespējams, tikai tās raķetes to izdarīja. Krievijas droni un citi aizdomīgi objekti ir nonākuši daudzās NATO valstīs. Tad ir arī šī dīvainā sarkanā līnija, runājot par karu kopumā, kur viena lieta ir, ja es tev iedodu ļoti lielu bumbu, bet kā es vispār varētu uzdrīkstēties būt tas, kurš nospiež pogu, lai to palaistu. Visa šī situācija ir ļoti dīvaina. Ja mēs domājam, ka mobilo raķešu apkalpju darbs, kas atbildīgas par šāda veida raķetēm, nav īpaši darbietilpīgs process, tad kāpēc Krievijai vispār ir vajadzīga Ziemeļkoreja, lai to darītu? Lai sniegtu priekšstatu, Kijeva ir apgalvojusi, ka apmēram 90 ziemeļkorejiešu ir izvietoti uz ziemeļaustrumiem no Ukrainas, ar 6 palaišanas iekārtām un 120 raķetēm šim nolūkam. Vai Krievija tiešām ir tik izmisusi pēc dzīvā spēka? Tas apstiprinātu domu, ka mēs esam nedaudz vairāk nekā mēnesi no tā brīža, kad Krievija mobilizēs 500 000 vīriešu. Bet no otras puses, pēc nemieru perioda pagājušā ceturkšņa līguma karavīru vervēšanas rādītāji Kremlim izskatās pieklājīgi, sasniedzot 1000 cilvēku dienā, kas nepieciešami, lai uzturētu pašreizējo stāvokli frontē. Alga atkal ir palielinājusies, protams, bet karavīri joprojām tur ir. Tomēr tas neizskaidro, kāpēc Krievija, kā tiek apgalvots, gatavojas izvietot Krievijā 10 000 ziemeļkorejiešu. Vai tas ir jautājums par nespēju apmācīt krievus pašiem veikt šo darbu? Varbūt, bet Krievija iepriekš ir šāvuši ar šiem ieročiem.
Kāpēc viņi vienkārši nevar papildināt rindas, kā to darītu parasta armija? Viņiem bija vairāk nekā gads, lai to izdarītu, un mēs neredzam tik ārkārtīgi lielu Ziemeļkorejas raķešu daudzumu vienā uzbrukumā, ka šāda apmācība pārslogotu Krievijas spējas. Un ja šobrīd uzbruk tikai Krievija, tad atkal mums jāvaicā, ko tur dara fiziskā Ziemeļkorejas klātbūtne. Tas nevar būt tikai daži virsnieki, kas uzrauga operāciju, vāc datus un palīdz Krievijai risināt problēmas. Esmu pārliecināts, ka tas jau notiek gadiem ilgi, un tas ir ierasts abās frontes pusēs. Vai Krievija vienkārši sagatavo augsni, lai Ziemeļkoreja klusi pārņemtu vadību, izveidojot politiskos apstākļus tā, lai nevienam startautiskajā arēnā nerūpētu Ziemeļkorejas raķetes, neatkarīgi no tā, kurš tās palaiž? Visa šī situācija Ukrainai ir neviennozīmīga. Ja Krievija tiešām ir izsaukusi palīdzību, šeit ir arī kāda gaišā puse. Kremļa vadība ir saskārusies ar vēl vienu šķērsli, risinot savas iekšējās politiskās problēmas. Tomēr, un es esmu pārliecināts, ka jūs dzirdēsiet pārlieku optimistiskus argumentus pretējo apgalvojot, tās kopumā nav labas ziņas Ukrainai. Plašākā pret rietumiem vērstā koalīcija cenšas noturēt trauslu līdzsvaru, kur katrai pusei ir savas intereses, taču pašreiz pie varas esošajām valdībām ir ierobežots politiskais kapitāls, lai īstenotu savas vēlmes. Krievija visā kara laikā ir guvusi panākumus, atrodot lētākus risinājumus savām politiskajām problēmām, un pēc tam izmantojot savu bagātību, lai pilnībā ieguldītos šajos risinājumos. Padomājiet par to šādi. Katrai valstī pret rietumiem vērstajā koalīcijā ir savs limits tam, cik daudz, ja trūks labāka vārda, muļķību tā var paciest. Līdz zināmai robežai ir iespējams apmainīt muļķības pret naudu. Valdība var nopirkt sev lielāku sabiedrības labvēlību, lai kompensētu muļķības, ja ir pieejams vairāk naudas. Ķīnas tolerance pret šīm muļķībām būtībā ir neeksistējoša. Pērciet Ķīnas produktus un pārdodiet savus produktus Ķīnai ar atlaidi, taču politisku palīdzību tur nesaņemsiet. Irānai bija zināma rīcības brīvība līdz apmēram pirms 6 mēnešiem. Bet tagad, kad Amerikas Savienotās valstis veic savu īpašo Hormūza operāciju, sistēmā vairs nav nekādas rezerves. Un pat pēc tam, kad tas beigsies, jaunais augstākais līderis iespējams joprojām vēlēsies būt piesardzīgs attiecībā uz protestiem valstī. Tā vietā Ziemeļkorejā vēl ir rezervē. Un tas ir vēl izdevīgāk Krievijai, jo politisko nastu pārcelšanas uz Feņjanu papildu izmaksas ir salīdzinoši zemas. Ziemeļkoreja ir tik nabadzīga, ka pat neliels rubļu daudzums var daudz ko mainīt. Tātad, lai atbildētu uz jautājumu virsrakstā, mēs nezinām, kāds ir Ziemeļkorejas pašreizējais status šajā karā. Varbūt ziemeļkorejieši tagad spiež pogas, lai šautu uz Ukrainu. Varbūt drīz viņi darīs daudz vairāk, jo, lai paplašinātu šīs operācijas, nav nepieciešami 10 000 karavīru. Bet pat ja nekas no tā pašlaik nenotiek, ir labs teorētisks iemesls domāt, ka tas varētu notikt drīz. Tikmēr, ja vēlaties atgriezties vienkāršākā laikā, kad mēs domājām par divpusēju konfliktu, iesaku izlasīt kādu no šīm 2 izcilajām grāmatām par iebrukuma sākumu. Un, ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties ar to un abonējiet kanālu, un tiekamies rīt. Uz redzēšanos!